Mani sauc Daina, un es mācos 5. A klasē Valmieras sākuma skolā. Latviešu tautas pasaka – 3 stabulītes. Reiz kādam puisēnam nomiruši vecāki, nabaga sērdienītis katru dienu gājis uz kapsētu un raudājis gaužas asaras. Kādu dienu māte iznākusi no kapa, iedevusi puisēnam 3 stabulītes, sacīdam: Kuš bērni, neraud, šeit tev 3 stabulītes. Ja pirmo papūtīsi, tad vairs nevajadzēs raudāt. Ja otro papūtīsi, tad gribēsies smieties, bet ja 3. papūtīsi, tad diesi un lēksi. Puisēns pateicies, paņēma stabulītes un gājis mājā. Kādu dienu viņš paņēma stabulītes ganos. Lopiņi nevīžājuši ēst, likušies gulēt. Puisēns padomājis: vai tad nepēduši laidīšu mājās? Papūtīšu 3. stabulīti, gan visi saliksies. Papūts ar lopiņu tūdaļ sākuši lēkāt. Kā nu gadījies, garām braucis ķēniņš. Sadzirdējis šīs jocīgās skaņas, viņš piebraucis tuvāk, bet tā bija brīnumi. Zirgs sācis lēkāt, un pašam tāda pati problēma. Kājas tā cilājas, ka pat vairs nevar nosēdēt. Ķēniņš tūlīt prasīs, kur viņš tādas stabulītes dabūjis. Puisēns neliedzies un atbildējis, ka māte iedevusi 3 stabulītes un kāda katrai spēja. Ķēniņš teicis: aiznedēļ man otrs ķēniņš nolaupīs manu vienīgo meitu. Vai tu varētu aiziet pie viņa, papūst stabulītes un atgūt meitu? Puisēns piekritis. 3. dienā viņš devies uz ķēniņa pili. Viņš sācis pūst 1. stabulīti. Ķēniņš klausījies nodurt galvu, bet princese beigusi raudāt. Tad papūtis 2. stabulīti. Ķēniņš sācis smieties, bet princese savās bēdās negribēdama smiedies, izskrēja ārā. Tad papūtis 3. stabulīti. Ķēniņš sācis lēkāt un lūdzis, lai puisēns beidz, bet tas atbildējis, ka beigšot tikai tad, ja viņš atdošot meitu. To nevaru, ķēniņš sauca, bet tā, kad piekusa, tad tomēr atdeva. Puisēns paņēma ķēniņa meitu un devās atpakaļ uz pili. Ķēniņš apskāva viņu un teica: paldies par to, ka tu izglābi princesi, tu tagad būsi manā brāļa kārtā, un kad es nomiršu, tev būs visa mana valstība un arī princese par sievu. Tagad dzīves stāsts. Es eju mūzikas skolā, un es arī spēlēju orķestrī. Tur es spēlēju flautu. Kādu dienu es atnācu uz orķestri, un mums vajadzēja sākt iespēlēties. Diriģents pārbaudīja, vai visiem viss skan labi. Sākumā viņš pārbaudīja saksofonistus. Vienam tur kaut kas nespēlējās lāgā, tāpēc viņš palika pie viņa, bet viņš teica, lai es jau sāku pūst, tāpēc es iepūtu. Bet viņš teica: tas ir par augstu, spēlē vēlreiz, tāpēc spēlē vēlreiz. Un viņš teica: tas tak vēl projām ir par augstu. Tāpēc viņš beidzot pagriezās pret mani un teica, lai spēlēju vēlreiz. Nu, tāpēc es arī spēlēju. Bet viņš teica: pag, tu spēlē sī, mums vajadzētu spēlēt lā, tāpēc es paspēlēju vēlreiz. Un tad viņš teica: beidzot pareizi. Pēc orķestra viņš arī teica: Daina, tu nu gan šodien spēlē augstos toņos. Tagad anekdote par bundzinieku. Bundziniekam bija apnicis, ka visi par viņu smejas. Tāpēc viņš nodomāja mainīt instrumentu, izdomāja akordionu. Devās uz veikalu, prasīja pārdevējai, kur ir akordioni. Nāc, sako man, es parādīšu, kur ir. Aizgājuši abi, un viņš skatās, domā. Es gribu to sudraboto tur, stūrī. Vai tu esi bundzinieks? Jā, kā tu zināji? Tas tavs sudrabotais akordions ir radiators.